Gluži kā Feniks, kas atdzimis no pelniem, Ikšķelē no jauna atdzimusi kafejnīca un veikals Dainis, kuru pagājušā gada 11. jūnijā nopostīja ugunsliesmas. Uzņēmuma saimniece stāsta, ka tas laikam ir bijis vēl viens no grūtajiem pārbaudījumiem, ko uzlikusi dzīve. Astrīda ir Sibīrijas bērns, dzimusi izsūtījumā un toreiz izdzīvot palīdzējuši labi ļaudis visapkārt. Arī šoreiz, kad gandrīz viss 17 gados pabeigtais ticis iznīcināts vienā mirklī, visapkārt ir bijuši tikai labi cilvēki. Nākoša diena viss ir tāds nekāds, visi es pati esmu nekāda. Man atnāk cilvēki un prasa, kad būs atkal jaunas Dainas? Es saku, jūs esat visi jukuši. Nu, kur tad atkal? Viņa teica, viņam ir jābūt. Nu, un šitas te viss kaut kā tieši tās, ka cilvēki tik ļoti ticēja tam, ka būs. Laikam tāpēc arī tap, jo nedrīkst cilvēkus pievilt. Ja viņam liekas, ka tam bija jābūt, un ka viss, kas notiks, tas ir atkal tikai tāds pārbaudījums. Tāpēc tapa. Tagad guļbūve atkal atjaunot. Uzņēmumā strādā 5 cilvēki, virtuvē rostās pavārs un blakus kafejnīcai tāpat kā pirmoreiz atvērts pārtikas veikaliņš. Cilvēki ļoti atcerās, viņi nāk ļoti laimīgi un pateicīgi, ka mēs esam no jauna atvērušies. Un, kad nav tālāk viņiem jāiet, kad ir tādi vecāki cilvēki, kas tepat pāri ielai dzīvo, kad viņiem nav jāiet līdz centram. Viņi ļoti atsaucīgi un priecīgi par mums. Lielākoties viss paveikts pašu spēkiem, par līdzekļiem, kas saņemt no apdrošinātājiem. Saimniece lepojas, ka iemācījusies pat grīdas flīzītes klāt. Atjaunotās Dainas kādreiz būs vēl plašāks nekā iepriekš. Virs kafejnīcas uzsāktu banketu zāles celtniecību, tikai patreiz līdzekļu trūkuma dēļ tā vēl nav pabeigta. Bet saimniece, kur nu jau vadības stūri nodevusi jaunās paudzes rokās, tic, ka noteikti būs. Cilvēki grib strādāt. Cilvēkiem vajag dot darbu. Un tad, kad būs darbs, man liekas, ka tad būs arī nākotnē i latviešiem, i vispār Latviju tautai, ka tā ir latviešiem, tautai, ka tādai.